Jau otro gadsimteni tikai dažus kilometrus no galvaspilsētas Daugavas krastā atrodas Pļauniekkalna sākuma skola. Tagadējā skolas ēka celta 20. gadsimta sākumā. Lai gan izremontēta un sakārtota 100 skolēniem un 9 pedagogiem, tā šodien kļuvusi par šauru. Šoruden senajai ēkai blakus lepni izslējusies piebūve - jaunā sporta zāle, kas ir gandrīz tikpat liela, cik visa skola, un grūti pat iedomāties, ka klasē, kur par savu pašreiz sauc pirmklasnieki, vēl pagājušajā mācību gadā notika sporta stundas. Ir basketbola grozi, zviedru kāpnes, kas mums vēl bija, bumbas, tur bija skapis inventāram, un tas arī bija viss. Kādas tad bija tās sajūtas un ko šeit varēja darīt, ņemot vērā, ka tas ir otrais stāsts? Tā it kā mēs varējām darīt visu, bet vienkārši, ja tik daudz bērnu tādā telpā kustās, mēs pat prātīgi tautas bumbu spēlējām ar paralonu bumbu. Šodien jaunā zāle gan ir tukša. Pirmdienās sporta stundas nesot nevienai klasē. Lai gan oficiāla atklāšana bijusi tikai pagājušajā nedēļā, bērni stāsta, ka to jau paspējuši iemēģināt. Tā sporta zāle ir lielāka nekā šitā ten bija, un te tur ir vairāk vietas. Ko jūs tur darījāt? Mēs skrējam un spēlējam spēles. Tā man jau bija tāpat kā bērniem. Šī ir pirmā klase, viņi jau pārsvarā arī tur tika, ja? Bet man bija tāpat kā bērniem. Es iegāju iekšā un nezināju, ko tur darīt. Jaunajā zālē jau uzstādīts vingrošanas baļķis un vietas pietiks arī florbola spēlēšanai, bet basketbolu būs jāmācās spēlēt ar īstajiem, lielajiem groziem. Sporta zālē notiks nodarbības skolēniem sporta. Un notiks arī nodarbības ritmika, izlase, protams, sporta pulciņš, un vakaros varēs nākt vietējie iedzīvotāji nodarboties ar sporta aktivitātēm. Jaunās piebūves celtniecība no Ķekavas novada budžeta prasījusi